Viņi dod emocijas, viņi dod jūtas, viņi dod dziļumu, ja, un cilvēks, Tātad emocijas un jūtas tik ļoti pragmatiskajā un noteiktajā numeroloģijā. ja mēs runājam par tarot arhetipiskajiem raksturiem, tad tur ir dziļums, tur ir jūtas un tur ir emocijas. Un skatoties savā psiholoģiskajā portretā, kad cilvēks, piemēram, nokļūst kaut kādā dzīves situācijā, viņš skatās tajā portretā un skatās un saprot, kurā vietā viņš ir iestrēdzis un saprot to, kā viņam no turienes tikt ārā. Kas tieši tā tad ir šajā gadījumā taro arhetipi? Kas mums ar to ir jāsaprot? Vairāk vai mazāk visi ir dzirdējuši par taro kārtīm. Ja? Taro kāršu kāva, viņa dalās lielajos arkānos, kas ir 22, un ir tā saucamie mazie arkāni, ja? Līdz 78. Bet ja mēs runājam par numeroloģiju, ko numeroloģiski mēs izmantojam lūk šos lielos arkānus. Un šiem arkāniem katram ir savs raksturs, ja? Un tad lūk tieši šie arkāni parāda to dziļumu, ja? Ar saviem arhetipiskajiem raksturiem. Mūsu šodienas saruna ar Santu būs par psiholoģisko raksturojumu, ja psiholoģisko portretu numeroloģijā. Tātad, ko mēs varam pēc numeroloģijas pateikt par cilvēka psiholoģisko raksturojumu un ko vispār, varētu sākt ar to, ko numeroloģija saprot psiholoģiskais raksturojums? Psiholoģiskais raksturojums. Nav jau svarīgi tikai uzzināt to, kāds tu esi, vai ne? Gan pozitīvā, gan negatīvā. Svarīgāk ir izprast to, kāds tu esi. Un tas ir tas, ko dod taro numeroloģija, piemēram, kas strādā ar taro arhetipiskajiem raksturiem. Viņi dod emocijas, viņi dod jūtas, viņi dod dziļumu, ja? Un cilvēks... Tātad emocijas un jūtas tik ļoti pragmatiskajā un noteiktajā numeroloģijā. Ja, pareizi? Jā, jo tā mums tā liekas, ja, klasiskajā variantā, kad numeroloģija strādā ar skaitļiem no 1 līdz 9, ja, tad tas ir vienkārši izreikinam un traktējam, ja, un cilvēkam mēs tā visi izlasam to, kas ir par viņu, vai ne? Bet tajā nav emocijas. Tajā ir enerģija. Jā, vai ne? To mēs esam izrunājuši. To mēs esam izrunājuši. Jā. Bet, ja mēs runājam par tarot arhetipiskajiem raksturiem, tad tur ir dziļums, tur ir jūtas un tur ir emocijas. Un skatoties savā psiholoģiskajā portretā, kad cilvēks, piemēram, nokļūst kaut kādā dzīves situācijā, viņš skatās tajā portretā un skatās un saprot, kurā vietā viņš ir iestrēdzis un saprot to, kā viņam no turienes tikt ārā. Tagad pagaidi, izstāst lūdzu tiem, kas nezinu, un iespējams, ka tie, kas mūs klausīsies un skatīsies, daudzi īsti nesapratīs, ko tu domā ar taro arhetipiem. Mēs noteikti daudz zinām vārdu arhetips, pēc Junga arhetipiem, pēc vēl dažādos veidos šie te arhetipi tiek, sievišķi arhetipi tiek pieminēti, ja, psiholoģijā un arī mitoloģijā lielākā daļa nāk no mitoloģijas. Visa lielā mitoloģija, arī vienīgi arhetipi. Kas tieši tā tad ir šajā gadījumā taro arhetipi? Kas mums ar to ir jāsaprot? Vairāk vai mazāk visi ir dzirdējuši par taro kārtīm. Ja? Taro kāršu kāva, viņa dalās lielajos arkānos, kas ir 22, un ir tā saucamie mazie arkāni, ja? Līdz 78. Tātad no 23 līdz 78. Bet ja mēs runājam par numeroloģiju, ko numeroloģiski mēs izmantojam lūk šos lielos arkānus. Un šiem arkāniem katram ir savs raksturs, ja? Un tad lūk tieši šie arkāni parāda to dziļumu, ja? Ar saviem arhetipiskajiem raksturiem.
Un tas ir tas, ko mēs numeroloģiski izmantojam. Ļoti daudz numeroloģijas tehnikas to dara, ja? Jo tāra arhetipiskie raksturi, kā es teicu, tas dod dziļumu, tas dod jūtas un tas dod emocijas, ja? Un tas numeroloģiskajos aprēķinos dod apjomu. Un kā mēs tātad redzam, kā mēs šīs te jūtas un emocijas, kā mēs tā spējam iztulkot, vai kā mēs tā spējam tad saprast, vadoties no šiem te arkāniem? Vadoties no arkāniem ir tātad mēs numeroloģiski strādājam ar dzimšanas datiem, protams, ja? Tātad ar dzimšanas datumu, dzimšanas mēnesi un dzimšanas gadu. Nu, paņemsim man piemēram, tu zini man piemēru. Vai nē? Nu, kādēļ nē? Kādēļ Sandra nē? Tāpēc, ka tas ir, zinat, kā cilvēki, ja viņi atnāk uz konsultāciju, piemēram, vai mācās, viņi grib dzirdēt to kāds viņš ir foršs, vai ne? Psiholoģiskais portrets tāro arhetipiskajos raksturos, ja, viņš izpaužās gan pozitīvā, gan negatīvā. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēks vienkārši mācās un sevi izzina un saprot, kā strādāt pozitīvā ar sevi, vai ne? Un saprot, kur viņš aiziet pa negatīvu. Nu, zin, kā liekas jau, ka kādreiz kaut kāds briedums un pieredzi jau tomēr, vai, ja jāsaka tā, man šķiet, ka briedums un pieredze ir tas tajā brīdī, kad tu spēj pieņemt, ka tev ir šī te ēnas puse, ja, kā mēs, es sapratu, ka arī arhetipos runā par šo te ēnas pusi, ja, un saprast, ka tev tā ir, un tikai tagad jautājums tāds, ko es ar to daru, vai es ar kaut ko ar to daru, kā es to pieņemu, un vai es esmu gatava kaut ko vispār mainīt šajā te, saprotot, ka ar šīm te zināšanām, ja, ka man ir šī te ēna, vai, ja, teiksim, vienkāršotāk kaut kāda mana negatīvā puse raksturā vai psiholoģiskajā raksturojumā vai portretā. Nu, mēs jau neviens neesam balts un pūkains, vai ne? Mēs visi katrs ar savu ēnu, katrs ar savu uti, vai ne? Bet, nu jā, tā ir ļoti svarīgi vienkārši ieraudzīt, ja, teiksim, kā izpaužās tava bāzes enerģija, kas ir kas ir bāzes datumā. enerģija? Dzimšanas datumā. Tas tātad būtu vienkārši dzimšanas tiešām datums, nevis diena, mēnesis un gads, bet tikai datums. Tikai datums. Tā ir tava bāzes enerģija, ar kuru tu esi atnācis šajā pasaulē. Tas ir tas, ko tu ļoti labi saproti, kā viņa tevī izpaužās. Ja? Nu, ja tu, piemēram, esi dzimusi 16. datumā, ja? Nu, tātad, kas ir? 16. tāro arkāns, tas ir tornis. Ja? Tornis tā tad ir stingrs, ar stingru mugurkaulu, vai ne, ar stingrām pārliecībām cilvēks. Un ja viņš izmanto, piemēram, savas skolas mācības, ja? Kas ir mūsu dzimšanas mēnesī, Tad tas skolas mācības, tas tad, dzīves mācības, ja tas mums ir jāapgūst. Tas, kas mums ir jāapgūst, dzīvē. Un tas, ar ko mums ir jāsadarbojās. Jā. Ja? Bāzes enerģijai, viņai ir jāsadarbojās ar savu skolu. Viņai ir jāmācās no savas skolas. Tev tas ir 6. mēnesis. Jā. Ja? Iedomājies, 6. mēnesis, tas ir arhetips iemīlējušies. Ja? Un tas ir tāds arhetips, kurš mūždien nezin, kādu izvēli pareizi veikt. Oi, tieši tā. Piekrīt. Un iedomājieties, tagad šis stingrais tornis, kurš saka, nē, es nelocīšos tā, kā tur kāds iedomājās, vai ne? Ieiet šajā skolā. Kā ir jāsadarbojās? Tālūk ir tava dzīves mācība. Tā ir man dzīves mācība, izveidot šo sadarbību. Jā, bet vēl jau mums paliek dzimšanas gads. Jā, jā. Dzimšanas gadu, pārvēršot tāro arhetipos, tas dod mums dzīves eksāmenu. Un parasti šis dzīves eksāmens visvairāk sāsinās mums, teiksim, jūs zinat visi, es ceru, ka visi zina, ja? Nu, ja ne, mēs pateiksim, kas jāzina. Ka numeroloģija dzīvo 9 gadu ciklā, ja, tādā principiālā, svarīgā 9 gadu ciklā, ja? Un dzīves, katram ir, teiksim, šis individuālais ritms, kad viņam ir viņa 7. gads, vai kad viņam ir viņa 9. gads, ja? Tad šis dzīves eksāmens nāk un saka, ja? Nu, kā tu dzīvoji? Ko tu tur sadarīji? Jā, un arī šis arhetips mums liek, principā visu mūžu, visu laiku sadarboties. Un tai bāzei
skatīties uz tavu mēnesi, vai ne, dzimšanas mēnesi, uz tavām mācībām, un skatīties, ko saka par to eksāmens. Vai es to eksāmenu nokārtošu, vai Vai nē? tu nokārtosi šo eksāmenu? Un pienāk 7. gads, kurus cilvēkiem vispārībā ir ļoti problemātiski pārdzīvot. Bieži ļoti problemātiski, ja viņš nezina, kas ir pareizi jādara. Ja, tad, ja viņš nu, teiksim, to 7. gadu izdzīvo, nu, tā ļoti viegli, forši, ja? Es viena maza atkāpīta, ja divas atkāpītas. Tātad, taro arkāna numeroloģijā mums ir nevis no 1 līdz 9 skaitļi, mums ir no 1 līdz 22. Jā. Tātad mēs rēķinām tik tālu, ka mēs nonākam šajā te posmā no 1 līdz 22. Jā. Un individuālais gads ātri pastāst izrēķināt, jo noteikti kādam interesēs parēķināt, vai viņam nav 7. vai 9. gads. Ātri izstāst, kā mēs izrēķinājām. Individuālo gadu mēs rēķinām tā, ka mēs paņemam dzimšanas datumu Tātad no 1 līdz 9. Jau reducējam. Jā, 16, tātad būtu 7. Jā, tas būtu 16 būtu septiņnieks, jā. Pieskaitam dzimšanas mēnesi, Tātad 7 plus 6. Sanāk 13, 13. vai ne? Un pieliekam, piemēram, mūsu interesējošo gadu. Nu, šogad tas 2026. gads ir 10. gads. Jā. 10.1, vai ne? Jā. Tad pie 13 mēs pieliekam 10, sanāk 23, vai ne? Jā. 23. Jā. Tev ir tavs 5. gads. 5. gads tātad, jā. Jā, tad tev nav vēl dzīves Vēl nav, man eksāmena. mani 2 gadi tagad jāsarauj, lai man būtu 7. aizietu tā pa vieglo. Nu, lūk. Un ja mēs tajā dzīves eksāmenā, kad mums atnāk 7. gads, kas ir ļoti, nu, teiksim, tāds sarežģīts priekš psiholoģiskajām izpausmēm cilvēkam, jā, vai 9. gads, kad ir noslēdzošais cikla gads, ja, tad, ja cilvēks nedara to, kā saka, to, kas ir paredzēts viņa dzimšanas mēnesī, ar bāzes enerģiju, ieejot savā skolā, sadarbojoties ar skolu, skatoties uz to, ko dzimšanas gads, ko eksāmenātors grib, ja, tad viņš aiziet savā aklajā punktā, ēnā. Un tā ir vissāpīgākā vieta mūsu dzīvē. Ja? Un visas problēmas mums principā ir no turienes. Ja? Tas, ka mēs nesadarbojamies ar savu skolu, un mēs aizējam savā ēnā. Ja? Un tad cilvēks nevar saprast, ko man darīt, kā man dzīvot tālāk. Ja? Izei ir jau tur, uz kurien ir jāvirz apziņas fokus. Un tās jau ir, ir piemēram, teiksim, pamata zināšanas par savu bāzes enerģiju, par to, ko skola grib, to, kā eksāmens prasa mums izturēties, ja. Un ir lūk šis ēnu portrets. Te man tāds viens jautājums ir, ka numeroloģija daudziem šķiet, tāds ļoti vienkārši. Tad tev ir skaitļi, tev nav jāzina pat ne dzimšanas tur laiks vai vieta, tu izrēķini, tu no tā iegūsti tur vai klasiski, ja mēs rēķinām tur arī dzīves ceļa skaitli un vēseles skaitļus, mēs jau kaut ko tur paskam, lūk, tu esi tāds un tāds tur ir tavs dzīves tur piepildījums, vai tas tev tur dzīvē jādara, bet tad nāk šis te moments, kad cilvēkam kaut kas jāsāk darīt, ja? Viņš it kā uzzina par sevi, viņš ļoti vienkārši, ļoti ātri var to izrēķināt, arī iemācīties, un tagad vai jāsaka tā, vai mēs varam redzēt, varbūt kaut kur numeroloģiski, kāds mums ir tas spēriens pa pēcpusi, kurā brīdī mums katram tas kaut kas no augšas iedod, lai lūk, mēs vispār sāktu tātad kaut ko darīt, un tad ko mums darīt? Vai to mums pasaka pareizi, un kā mums to darīt? Jā, lai tas kaut jau kas ir mainītos. numeroloģiski, kad mēs noskaidrojam savus uzdevumus dzīvē. Ja mēs, teiksim, noskaidrojam dzīves ceļa skaitļu uzdevumu, ko viņš vispārībā grib no mums, ja? Tas ir tas, uz ko mums ir jāiet. Ja? Dzīves ceļa skaitlis, saprotam, tas ir mūsu dzimšanas datums, mēnesis un gads, reducēts līdz vienam ciparam. Ja? Lūk, tas nav mūsu raksturs. Tas ir tas, uz ko mums ir jātiecās. Uz to, ko mums ir jāiet. Tātad tas ir tas, uz ko mums ir jāstrādā, vai ne? Ja mēs nestrādājam uz to, tad mēs nebrīnamies, ka dzīvē nav tā, kā mums gribētos būt, vai ne?
Otrs ir mūsu uzdevumi konkrētajā ciklā, kuriem ir jāsadarbojās ar dzīves ceļa skaitli. Ja Man ir tu ar to tātad vieninieks, nesadarbojies, jā. tavam vieniniekam jāsadarbojās, ja es pareizi atceros, tad ar 8, vai ne? Jā, laikam tā bija, jā. Nu, redz, tātad visi tie, kas zina, ko nozīmē viennieks, ko nozīmē 8, ja? Kursos, protams, un numeroloģiski mēs noskaidrojam, kādi tad ir uzdevumi gan vieniniekam, gan 8, tad, kad viņš ir, teiksim, tas skaitlis, kas ir, ar ko ir jūsu vieniniekam jāsadarbojās. Ja jūs to nedarat, ja, tad nebrīnamies, ka dzīve nav tāda, kādu mēs vēlamies. Ja? Un tieši šis moments, kad mums liekas, ka kāpēc man tā, kāpēc man tik slikti, kāpēc man nav naudas, kāpēc man nav attiecības, ja? Vai nu tu sāc kaut ko darīt? Vai arī turpini raudāt? Ja? Vai vēl kāds variants? Sākt žūpot. Vai ne? Ko dara ļoti daudzi. Tāpēc, ka tas taču ir vieglāk. Tas ir vieglākais. Jā, protams. tas taču ir visvieglākais, vai ne? Nevis ar sevi sākt strādāt. Bet numeroloģija lūk dod šo iespēju tātad noskaidrot šos uzdevumus, vai ne? Ieraudzīt, kā iet uz šiem uzdevumiem. Tas ir mūsu kursu, vispārībā, teiksim, pamats, vai ne, uz ko mēs strādājam. Atpazīt šīs enerģijas, vai ne, atpazīt tos soļus, kas mums ir jādara, ja, lai mēs iziet ārā no savu stuporu. Un ja mēs runājam, teiksim, par taro, teiksim, psiholoģisko portretu tieši, ja, kā es teicu, tad, kad mēs nesadarbojamies ar tām enerģijām, kuras mums tiek dotas, vai ne, tad mēs nokļūstam savas dzīves visdrūmākajā vietā. Kā no turienes tikt ārā? To arī parāda šis numeroloģiskais, šī numeroloģiskā karte. Ja? Tas arī darbs ar sev. Tu vismaz vizuāli vari ieraudzīt, kurā vietā tu esi un kā no turienes tikt ārā. Nu jā, tad numeroloģija tas nav tikai, ka tu uzzini, kas tu esi, bet tā ir arī iespēja redzēt, kur tev ir jānonāk, kā tev ir jānonāk un ka tev tas ir jādara. Jo daudz jau uzskata to, ka tieši tikai par to, tādēļ arī šis, ka es izlasīju par to, ka psiholoģiskais portrets, tādēļ ir šie jautājumi, jo daudz vienkārši domā, es tagad izrēķināšu, kāds no es tur esmu, un to viss tagad man tiks atrisināts. Tā tas nav, vai ne īsti? Pa lielam gan ir, kāpēc gan nē, ja? Tu vismaz esi iepazinies ar sevi. Vismaz esi iepazinies. Vismaz esi iepazinies Mazliet ar sevi. vairāk, jā. Ne? Jo vienīgais cilvēks, kuru mēs nepazīstam, tas esam mēs paši. Vai ne? Jo, piemēram, teiksim, arī, skatoties citu cilvēku psiholoģisko portretu, ja? Vismaz točno, tas tiešām ir par to cilvēku, ja? Tas ir tāds tur divnieks vai trīnieks un tāds. Jā, bet pa mani? Nē. Tas nav par mani. Un, lūk, mācoties tajā, vai ne, iedziļinoties tajā un, kā saka, gūt to drosmi, ja, ieskatīties, ka tomēr tas ir par tevi, vai ne? Un, mēs ar to, mēs to nevaram atrisināt, ja? Tā, ka tas nekad mums dzīvē vairs neatgriežas, ja? Kā es teicu, mēs neviens neesam ne balts, ne pūkains, mēs esam dažāds, vai ne? Un te vienkārši ir svarīgi saprast, kad tas sāk pieslēgties, vai ne? Jā. Un sevī to atpazīstot un redzot, kad tas sāk pieslēgties, tas ir svarīgākais moments. Vai ne? Un tad saprast, vai es gribu to turpināt, vai stop, mīļā meitene, vai ne? Jā, par tām labajām īpašībām jau ir dzirdēts, par to ir runāts, un nevienmēr, protams, viegli atklāt kaut kādas savas ēnas puses, bet, es tev tagad, Santa, dodu droši. Es klausos, es esmu gatava, es ievelku dziļi elpu. Dzirdēt savu ēnu? Jā. Lai to saprastu, vispirms mums jāiemācās to aprēķināt. Ja? Tātad tāro arhetipus, kā es teicu, mēs strādājam ar 22 lieliem arhetipiem. Ja, piemēram, cilvēks ir dzimis 25. datumā, tad mēs 22 atņemam un viņam paliek 3. Tātad viņam paliek 3. arhetips.
Ja? Bet tev tātad tas ir 16. jūnijas, vai ne? 16 nav lielāks par 22, tātad paliek 16. Jūnijas ir 6. mēnesis, tātad paliek 6. arhetips, vai ne? Un ēnu mēs varam aprēķināt tātad saskaitot lūk šo bāzes enerģiju un skolas 16. enerģiju. un 6. 16 un 6. 16 un 6, cik ir? 22. Nu, Ja pamatskolu pareizi iemācīja. vai ne? Nu, nav taču augstākā matemātika tomēr, ja? Nu, tā numeroloģija var jau tā vieglāk. Nu, lūk, tātad 22. arhetips. Tas ir tavs ēnas portrets. Tas ir tas, kurā tu laiku pa laikam vari iekrist, ja? Un ko tev vajag atpazīt. Nu, ja nemaldos āksts. Jā, tas ir arhetips āksts. Tātad kāds ir arhetipam izpaušanās negatīvā? Tas ir reizēm bērnišķība, ja? Reizēm nevēlēšanās būt pieaugušam, ja? Nevēlēšanās pieņemt tādus apdomātus lēmumus, ja? Reizēm muļķīgi soļi, ko cilvēks spēr, ja? Gadās. Vai ne? Jā. Nu, lūk, un iedomājies, tad, kad tev būs tavs 7. gads vai 9. gads, tev tas āksts var iznākt priekšplānā un sabojāt dzīvi. Tāpēc to laicīgi labāk ir zināt, pareizi? Nu jā, un tagad es aprēķināšu noteikti atpakaļ. Nu, ne tagad uzreiz mūsu ierakstā, bet, kad mēs pabeigsim, es noteikti parēķināšu atpakaļ šos te savus 7. un 9. gadus, vadoties pēc bērnišķības, pēc nepareiziem lēmumiem. Nu, Jo, protams, ka ir bijuši atzīšu, protams, ir ļoti daudz tādu bijuši, jā. No daļas ir gūta mācība, nu, no daļas varbūt mazāk, varbūt netik sāpīgi bijuši. Jo tie, kas jau varbūt zina, piemēram, šo tāru arhetipu 22, ja? Viņš ir viens no foršākajiem. Viņš ir tāds garšīgs, tāds drosmīgs, ja? Bet šeit viņš izpaužās tikai negatīvā. Tikai negatīvais. Tikai par to negatīvās, jālasa tātad, jā. jā. Tātad, ja mēs palasām, jo būtībā mēs arī šo te informāciju cilvēki, kas nenāks uz kursiem, var tiešām parēķināt, var kaut vai internetā pameklēt informāciju, katrs par savu gadījumu. Katrs par saviem arhetipiem. Ja? Jā. Tātad bāzes enerģija, kā izpaužās pozitīvā, tas ir jūsu dzimšanas datums, tas ir jūsu dzimšanas mēnesis, kā izpaužās pozitīvā, un te vienmēr, piemēram, teiksim, ja mēs arī skatāmies šajā ānā, ja? Savā, 22. arhetipā, vienmēr skatāties, kas ir no bāzes, kas to izraisīja, šo situāciju. Kas to situāciju dzīvē ir izraisījis. Tātad skatāmies no bāzes, varbūt bāze izpaudās negatīvā, un varbūt tām jūs nepieņēmāt skolu. Nebija pareizās izvēles. Ja? Jo, 6 tāro arhetips 6, tas vienmēr ir par izvēlēm. Nu jā, Un tad- nepareizā izvēle. Jā, es tā par sevi tagad domāju, tieši tā, nepareizā izvēle. Nu, lūk, un tagad, kad es zinu, ka man pēc 2 gadiem būs šis te 7. un vēl pēc 4 būs 9. gads, nu kā man tam sagatavoties? Šī te dzīves tām mācībām. Tur ir jāredz tas ceļš, kā iziet ārā no tā. Jā, un to man arī var pateikt. To arī var pateikt. Jā. Un vēl arī to, kas palīdz. Kas palīdz. To arī. Mums būs Santiņa atkal jauna konsultācija. Laipni Jāparunājas. lūgt. Vai ne? Un tad, bet arī to mēs arī varam iemācīties. Katrs pēc šiem te taro arhetipiem, pēc šis te numeroloģijas saprast, tad kā tas viss saliekas kopā, ko mēs Tas ir varam. pats foršākais. Ka mēs to varam ne tikai uzzināt, bet arī iemācīties. Palīdzēt ne tikai sev, bet palīdzēt ļoti daudz cilvēkiem. Kā Saviem veidot. tuvākajiem. Ja? Kaut arī es saku, piemēram, teiksim, šo ēnu, ne? Cilvēks ļoti negrib sevi redzēt. Viņš ļoti nevar sevi atpazīt. Bet, kā arī mani kursanti saka, jā, es labāk to gribu ieraudzīt, vai ne? Lai es būtu, kā saka, ja tu esi brīdināts, tad tu esi apbruņots. Nu, tagad, kad tu man pateici par tām manām
manām ēnām, jā, es pieļauju, ka vai arī tā, kad es kaut kādu vienu gribu redzēt vai divas, bet iespējams, ka ir kaut kādas citas, ko es tomēr nesaskatu, kuras es vairs neuzskatu par pietiekami nopietnām, vai tomēr varbūt es vēl baidos stāties priekšā tam un baidos atzīt, ka tā ir tā ēna. Baidies. Jā. Oi, es kad mācījos šo tehniku, man tas vairākus gadus aizgāja. Vairākus gadus man to vajadzēja, lai es sevī līdz mielēm izprastu šo savu ēnu. Un vienmēr zinātu, kad un kā situācijā viņi man nostrādā. Jo mēs visu laiku mēs esam miedarbībā. Ja, bet vistrakāk, protams, notiekās tad, kad ir 7. un tad, kad ir 9. gads, un ja mēs šajos gados izpaužamies ne tā, kā vajadzētu, vai ne? Pozitīvais vienmēr ir bāze, skola, eksāmens. Nē, protams, mums vajag to pozitīvo, lai mēs tiktu tam pāri. Tieši tā, mums vajag uz to balstīties. Ja mēs ejam tikai par to, un mēs neejam, piemēram, neejam nekādās tur dzīves peripetijās, ja? Vai, piemēram, teiksim, zinot arī šo ēnu, vienmēr viņu vienkārši, kā saka, nolikt malā, ja? Un saprast, ka tā ir tā tēma, ko sev dzīvē nevajag aiztikt. Un tad jau būs vieglāk dzīvot. Skaidrs. Lai mums ir visiem vieglāk. Vai ne? Lai ir vieglāk, lai mēs pieņemam tos lēmumus, kuri mums vislabākie. Vispiemērotākie, jā. Es tā pēdējā laikā saviem draugiem novēlu dzimšanas dienās, ka nevis, lai piepildās visas tavas vēlmes, bet lai piepildās tās, kuras tieši tā, kuras tev būs vispiemērotākās, ja varētu novēlēt, jā, visharmoniskākās. Paldies tev, Santiņa, par šo sarunu. Paldies tev. Lai mums visiem ir harmonisks rīts, vakars vai diena, kad jūs šo skatāties un klausaties, un dzīvojam visi harmonijā. Paldies! Lai visiem feini! Lai mums visiem feini!